Lasīsim kopā no Jāņa evaņģēlija 2. nodaļas 12. pantu. Pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu, pats, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu. Kungs Kristu, pateicamies par Tavu mūžīgo vārdu, kas ir uzticams un kas ir pilnīgs, kas ir vajadzīgs mūsu ikdienai, kas ir vajadzīgs mūsu dvēselēm, lai mēs veidotos Tavā līdzībā. Lūdzam, svētī, domājot par Tavu vārdu, to uzņemot un ar to dzīvojot. Āmen. Evaņģēlija autors, apostols Jānis, bija viens no pirmajiem Jēzus mācekļiem. Viņš bija arī viens no tuvākajiem Jēzus mācekļiem. Viņš bija liecinieks lielākajiem notikumiem, kas notika Jēzus dzīvē. Savu evaņģēliju apostols Jānis sāka rakstīt tad, kad iepriekšējie 3 jau bija uzrakstīti. Marks, Matejs, Lūka jau bija savus darbus uzrakstījuši, un draudzes jau tās pazina. Tad tikai Jānis sāk rakstīt savu evaņģēliju. Apostols Jānis ļoti rūpīgi izvēlās notikumus, par kuriem rakstīt. Viņš daudz redzēja, daudz zināja, daudzās sarunās viņš bija klāt, bet tikai dažas viņš izvēlējās, un tikai par dažām viņš rakstīja. Viņš ļoti rūpīgi izvēlās vārdus, kā aprakstīt vienu vai otru notikumu. Kāpēc viņš izvēlās viens vai otrs notikumus? To viņš pasaka evaņģēlija beigās. Tur ir skaidri pateikts evaņģēlija uzrakstīšanas mērķis. Tad, kad mēs lasām Jāņa evaņģēliju, vai jauno derību, vai veco derību, mums ir jāsaprot, kāpēc tas ir uzrakstīts. Vēlreiz izlasīsim šos vārdus, 20. nodaļa, 30. un 31. pants. Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja savu mācekļu priekšā, kas nav aprakstītas šī grāmatā. Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūtu viņa vārdā. Lasot evaņģēliju, lasot Bībeli, tas visu laiku ir jāpaturprātā. Tas ir uzrakstīts, lai es tiktu stiprināts, lai es tiktu iedrošināts, lai manas ticība kļūtu stiprāka. Apostols Jānis un citi apostoļi nav nejauši izvēlējušies šos aprakstītos notikumus. Svētā gara ietekmē un iespaidā viņi izvēlējās tieši šos notikumus un tieši ar šādiem vārdiem, lai to aprakstītu. Pievērsīsimies šodienas mūsu tekstam, 12. pants. Pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu, pats, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu. Šodienas aprakstītie notikumi atrodas starp 2 ļoti lieliem notikumiem. Iepriekšējais notikums bija kāzas Galilejas Kānā, kur Jēzus pārvērta ūdeni vīnā, un mēs par to pagājušajā domājām. Nākamais notikums norisinās Jeruzalemē. Ļoti liels notikums. Kad no tempļa tiek izdzīti tirgotāji, ne tikai tirgotāji, naudas mījēji. No 13. panta lasām, kad Jūdu Paskā bija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzalemi. Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un baložu pārdevējus un naudas mījējus sēžam. Un iztaisījis pātagu no auklām, viņš visus izzina no tempļa, aitas un vēršus, un izkaisīja mījējiem naudu un apgāz galdus. Un baložu pārdevējiem viņš sacīja: nesiet to projām, nepadariet mana tēva nama par tirgus namu. Galilejas Kānā bija lieli notikumi, Jeruzalemē lieli notikumi, bet kas tad ir šodienas tekstā? Ko lai mēs mācāmies no šodienas teksta? 12. pants, vēlreiz. Pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu, pats, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienu. Pēc kāzām aizgāja uz Kapernaumu. To mēs saprotam. Un palika tur nedaudz dienas. To mēs arī saprotam. Kāpēc Jānim bija svarīgi starp šiem 2 notikumiem, kāzām Galilejā un Jeruzalemes templi, ielikt šo vienu pantu? Ja šī panta nebūtu, vai kaut kas mainītos? Iespējams, ka mainītos. Un Dievs bija vēlējies, ka šis pants tiek ielikts. Ko evaņģēlijs gribēs ir pateikt ar šo pantu? Kā lai stiprinās mūsu ticība? Skaidrs ir viens, ka šis notikums nav nejaušs. Skaidrs ir tas, ka tas nav nejauši ielikts. Bet Dievs to ir vēlējies, lai mēs zinām un par to domājam. Apostols Jānis vērš mūsu uzmanību uz Kapernaumu.
Ko mēs zinām par Kapernaumu? Vai Kapernauma ir tā pilsēta, kur mēs pieminētu, ja būtu jārunā par Bībeles pilsētām? Iespējams, ka mēs pieminētu Jeruzalemi, Bētlemi, Nācereti, Jēriku, varbūt Bēteli, Gazu, Kapernaumu. Jā, mēs zinām, ka Kapernauma, bet Kapernauma ir ļoti nozīmīga pilsēta. Ļoti. Viņu vajadzētu pieminēt uzreiz aiz Jeruzalemes. Kāpēc tā? Tūlīt mēs pie tā nonāksim. Daži vārdi par Kapernaumu. Nosaukums. Veidots no 2 vārdiem – kafer un nahum. Kafer nozīmē ciems. Nahum nozīmē personvārds. Saliekot kopā, Nahuma ciems. Kas bija Nahums? Neviens nezina. Neviens nevar pateikt. Bet tas ir Nahuma ciems, burtisks tulkojums. Nav precīzi zināms, kur Kapernauma atradās. Šodienas vēsturnieki nevar to pateikt. Zināma tikai ir aptuvenā atrašanās vieta. Ir dažādas spekulācijas, kur Nahuma ciems varētu būt, bet precīzi kartē to nevar pateikt. Kartē dota aptuvena atrašanās vieta. Jeruzalem mēs zinām skaidri, kur bija. Kāna zinām skaidri, kur bija, bet Kapernauma apmēram viņa atradās Galilejas jūras ziemeļrietumu piekrastē. Vēl daži vārdi par Kapernaumu. Kapernaumā tika izvietots Romas okupācijas karaspēks, Mateja 8:5, bet, kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa un to lūdzas un sacīja: Kungs, mans kalps guļ mājās trieks ķerts un cieš liels mokas. Kāds virsnieks? Tas bija liels virsnieks, komandieris, kas komandēja armijas vienības, kas atradās Kapernaumā. Kapernaumā atradās muita, Marka 2:1, un bez kādām dienām viņš gāja atkal uz Kapernaumu, un ļaudis dzirdēja viņu esam namā. Tad tur notiek kādi notikumi. Pēc šiem notikumiem Jēzus iziet no nama un dodas uz Jūrmalu. Kas notiek pa ceļam? 14. pantā, tepat Marka evaņģēlijā, 2. nodaļa. Un garām iedams viņš redzēja Leviju, Alfeja dēlu pie muitas sēžam, un tam saka: staigā man pakaļ. Un tas cēlās, staigāja viņam pakaļ. Tātad Kapernaumā bija ievērojams militārs punkts. Kapernaumā bija ievērojams ierēdniecības punkts, kā arī Kapernaumā atradās tirdzniecības centrs. Nozīmīgi tirdzniecības ceļa posmā viņi atradās Kapernaumā. Kapernauma bija dzimtā pilsēta Pēterim, Andrejam, Jānim un Jēkabam. Ļoti nozīmīga pilsēta. Tie bija tuvākie Jēzus mācekļi. Par Kapernaumu ir izteikti 2 pravietojumi. Tad arī šiem pravietojumiem mēs veltīsim savu uzmanību. Pirmais pravietojums Mateja 4:13. Viņš atstāja Nācereti un aizgāja dzīvot Kapernaumā pie jūras pilsētā Zebulona un Naftaļa robežās. Kā piepildītos pravieša Jesajas vārds, kas saka: Zebulona zeme un Naftaļa zeme, pie jūras ceļš aiz Jardāna, citu tautu Galileja. Ļaudis, kas sēdē tumsībā, redz lielu gaišumu, un tiem, kas sēdē nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi. Evaņģēlijs citē pravieti Jesaju. Tā ir 9. nodaļas sākums. Atgādināšu, ka Jesaja dzīvoja apmēram 700 gadus pirms šiem aprakstītiem notikumiem. Dievs caur Jesaju deva kādu priecīgu vēsti. Ziniet, notiks. Tie, kas sēž nāves ēnas zemē, par viņiem uzlieks gaisma. Dzīvības gaisma par viņiem uzlieks. Evaņģēlists apraksta, kā šī gaisma uzlēkusi par tiem cilvēkiem, kas sēdē nāves ēnas zemē. Kas tad bija šī gaisma? Kā izskatījās? Mums jau bija pateikts, ka Jēzus no Nāceretes pārcēlās uz Kapernaumu. Ko gan tas nozīmē? Nāca dzīvot uz Kapernaumu. Mēs zinām, ka Kristus ir patiesā gaisma. Jāņa evaņģēlijas 8:12. Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem sacīdams: Es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma. Kas seko man? Es esmu patiesā gaisma. Un par šiem Kapernaumas iedzīvotājiem tika sacīts: par viņiem uzlēkusi gaisma. Tas bija kungs Jēzus. Viņš pārcēlās pie viņiem dzīvot. Un patiesā gaisma nespīdē tikai par Kapernaumu, bet par visiem cilvēkiem, kas dzird evaņģēliju. Tomēr Kapernaumas iedzīvotāji bija īpaši.
Salīdzinot ar visiem pārējiem pasaules iedzīvotājiem, visos laikos viņi bija ļoti īpaši izredzēti cilvēki, jo viņu vidū dzīvoja Kristus. Kapernauma tiek saukta par viņa pilsētu. Matei 4.13. Viņš atstāja Nācereti un aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētās Zebulonu un Naftaļu robežās. Vai tad Nācerete nav Jēzus pilsēta? Kāpēc Kapernauma viņa pilsēta? Nācerete ir pilsēta, kurā Jēzus uzauga un dzīvoja savas dzīves ļoti lielu un ievērojumu daļu dzīves laiku. Kapernauma bija pilsēta, kurā Jēzus dzīvoja un kalpoja. Matei 9.1. Viņš kāpa laivā, pārcēlās un nāca savā pilsētā. Kas ir sava pilsēta? Kapernauma ir viņa pilsēta. Tātad gaisma, kas ir uzlēkusi, ir tā, ka Dievs dzīvoja šo ļaužu vidū. Dieva glābšanas plānā Kapernaumai bija īpaša vieta. Ļoti īpaša. Ar to, ka glābējs viņu vidū dzīvoja, ar to, ka viņu vidū tika sludināts evaņģēlijs. Viņiem nebija jāiet kaut kur tālu uz Jeruzalemi. Viņiem nebija kaut kur tālu jādodās. Turpat izejot no mājas, viņi zināja, tur notiek sapulcs, jāiet paklausīties Jēzu. Kāds bija pirmais Kristus predikts? Par ko Kristus runāja Kapernaumas iedzīvotājiem? Uz ko viņi tika aicināti? Evaņģēlists Matejs ļoti skaidri to atceras. Viņš pasaka, par ko Kristus sludināja Kapernaumā. Matej 4.13. Viņš atstāja Nācereti un aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā Zebulonu un Naftaļu robežās. Un 17. pants. No tā laika Jēzus iesāka sludināt sacīdams: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Debesu valstība ir tuvu klāt. Dievs ir jūsu vidū. Atgriežaties no grēkiem, un cilvēki tika sludināti un mudināti uz to. Rakstos ir sacīts: svētīgs tas cilvēks, kurš Atklāsmes grāmatā ir sacīts, kurš klausās, kurš lasa un kurš dara tas, kas Bībelē ir sacīts. Šie cilvēki bija īpaši svētīti. Viņi dzirdēja evaņģēlijas sludinājumu. Viņi dzirdēja, kā Kristus, pats kungs, sludina evaņģēliju. Kā Kapernaumas iedzīvotāji tika raksturoti, kā tādi, kas sēdēja tumsā, kā tādi, par kuriem klājās nāves ēna, tādi. Bet pienāca viena diena, un par viņiem uzlieca dzīvības gaisma. Evaņģēlija vēsts. Viņi to dzirdēja, viņi to redzēja. Grēks atnesa nāvi, bet Kristus atnesa dzīvību. Kristus ir patiesā dzīvība. Mūsu kungs sludināja dažādās vietās Kapernaumā. Gan mājās, gan ceļā, gan jūras krastā, gan kapsētā, gan sinagogā. Nav tādas vietas, kur drīkst tikai evaņģēliju sludināt. Visur evaņģēlijs ir jāsludina. Visa pasaule ir jāpiepilda ar evaņģēliju. Marka evaņģēlijā 1.21 mēs lasām, un viņš nonāca Kapernaumā, un tūdaļ sabatā viņš iegāja sinagogā un mācīja. Un tie izbrīnījās par viņu mācību, jo viņš mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā rakstu mācītāju. Iedzīvotāji viņi bija dzirdēja evaņģēliju, un viņi bija pārsteigti par to, ko viņi dzirdēja. Tas bija kaut kas īpašs. Ar ko Jēzus vārdi atšķiras no citu cilvēku vārdiem? Ar ko evaņģēlijs atšķiras no citu reliģiju svētajiem rakstiem? Ar patiesību un ar spēku. Kristus vārdiem ir vara. Cilvēki pretendē uz varu. Mums ir ambīcijas. Mēs domājam, ka mēs ieņemam vienu vai otru amatu, tad mums ir vara. Nē, cilvēkam nav vara. Vara ir vienīgi Dievam. Reāla vara. Turpināsim lasīt šo notikumu Kapernaumas sinagogā, kas tur notika. Cilvēki dzirdēja, viņi bija pārsteigti, un ne tikai cilvēki. Marka 1.23. Un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca sacīdams: kas mums ar tevi, Jēzu no Nāceretes? Vai tu esi nācis mūs nomaitāt? Es tevi pazīstu, tu esi Dieva svētais. Un Jēzus viņu apsauca sacīdams: paliec klusu un izej no tā. Un to raustīdams un ar stipru balsi brēkdams, nešķīstais gars no tā izgāja. Un tie iztrūkās, tā ka tie savā starpā sprieda sacīdami: kas tas ir? Jauna mācība ar spēku. Pat nešķīstiem gariem viņš pavēl, un tie viņam paklausa. Vai tā nebija patiesā gaisma, kas atnesa brīvību?
Nāves ēnas vairs nav. Nāves ēnai vairs nav varas pār viņiem. Demoniskai pasaulē nav vairs varas pār viņiem. Kristus saka savu vārdu. Pār viņiem uzlēkusi dzīvības gaisma. Kapernauma kļuva par pasaules centru. Svarīgākā vieta visā pasaulē, jo tur Dievs atklāja savu slavu, savu varenību, savu diženumu. Kapernaumā iedzīvotāji redzēja Jēzu, viņi dzirdēja viņu, viņi redzēja, ko viņš darīja. Kristus dziedināja Kapernaumā. Tur bija vairākas aprakstītas dziedināšanas, dažas tikai pieminēsim. Kristus dziedināja Pētera sievas māti. Pēc dievkalpojuma, kas bija sinagogā, Pēters aicināja apustuļus un Jēzus pie sevis uz mājām. Es nezinu, vai tas bija februāra mēnesis, bet iespējams, ka tur arī plosījās kāda gripas vīrusa. Pētera sievas māte gulēja slima. Tad, kad mums mājās ir slimnieki vai mēs aicinām ciemiņus, mēs parasti sakam, tagad nav īstais laiks, tagad nav īstais brīdis. Varbūt citreiz, noteikti citreiz, bet tagad ir slimnieki. Pēters neko tādu nedomāja. Pēters sacīja, dievkalpojums beidzies, es priecāšos jūs redzēt pie sevis mājās. Sievas māte slima, gan jau mēs kaut kā to lietu tiksim galā. Mateja 8.14. Jēzus ienāca Pētera namā un redzēja viņa sievas māti drudzīgi guļam. Viņai bija ļoti slikti, drudzes bija, temperatūra bija. Viņa ļoti slikti jutās, slikti izskatījās. Ko dara Jēzus? Un viņš satvērtās roku, tad drudzes viņu atstāja un viņa uzcēlās un tam kalpoja. Kapernauma bija tirdzniecības centrs. Viņi atradās uz tirdzniecības ceļa. Iedzīvotāji bija pieraduši, ka cilvēki nāk un iet, tirgotāji nāk un iet, gan savējie, gan svešie. Tur nāca un gāja nepārtraukti. Bet vienu dienu viņi ieraudzīja, ka nāk veseliem, bariem, slimu cilvēku. Bariem nāca slimi, tīzli, tādi, no kuriem citi vairījās. Iespējams, ka viņi dusmojos par to, ka viņi redzēja kādu slimu cilvēku, viņu pilsētu pārpludinām. Viņi priecājas par tirgotājiem, kas atstāja tur naudu, kas dzīvoja viņu viesnīcās, izmantoja viņu pārtiku, varēja kādas produkciju un preci nopirkt lētāk. Bet tur nāca tagad slimie, viens pēc otra pārpludināja pilsētu. Mateja 8.16. Un kad vakars metās, tie atveda pie viņa daudzus vēlna apsēstus, un viņš ļaunus garus izzina ar vārdu un dziedināja visus serdzīgos. Kapernaumas iedzīvotājiem bija jājautā, kas notiek. Atnāca Jēzus no Nāceretes. Viņš sludina ar spēku, viņš izdzen ļaunos garus, viņš dziedina slimniekus. Nevis vienu vai otru, viņš dziedina visus, kas nāk. Visus atbrīvo no ļaunajiem gariem. Kas notiek? Evaņģēlijs tiek sludināts un grēki tiek piedoti. Tas notiek. Dievs ir jūsu vidū. Tas notiek. Marka evaņģēlijā mēs lasām 2. nodaļas sākums. Un pēc kādām dienām viņš gāja atkal uz Kapernaumu, un ļaudis dzirdēja viņu esam namā. Un daudz sapulcējās tā, ka tiem pat durvju priekšā nebija vietas. Un viņš tiem sludināja vārdu, un pie viņa nāca ar triekus ķertu, ko 4 nesa. Un kad tie nevarēja pie viņa klāt tikt ļaužu dēļ, tad tie atsedza jumtu tur, kur viņš bija, un uzplēsuši to nolaida gultu, kur triekus ķertais gulēja. Un redzēdams viņa ticību, Jēzus sacīja uz triekus ķerto: Mans bērns, tavi grēki tev piedoti. Atgriežoties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Aicinājums atgriezties. Un kādas sirdīs šī vēsts atrada vietu. Un viņi nāca pie grēka nožēlas, un Kristus viņiem piedod grēkus. Turpinot lasīt 6. un 7. pantu, tur bija kādi no rakstu mācītājiem, tie sēdēja turpat un domāja savās sirdīs, ko šis tā runā? Viņš zaimo Dievu, kas cits var grēkus piedot kā vienīgi Dievs. Viņi nāca pie pareizes secinājuma. Kas var grēkus piedot? Vienīgi Dievs. Ja Jēzus piedod grēkus un apstiprina to ar līdzējošām zīmēm, kas viņš ir? Viņš ir Dievs. Patiesā gaisma, kas nākusi pasaulē, lai jūs nedzīvotu nāves ēnas zemē, lai par jums neklātos nāves ēna, bet lai jūs iegūtu brīvību. Kapernaumas pilsētā notiek tas, ko apostols Jānis rakstīja evaņģēlija sākumā 1.5. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma.
un arī 10. un 11. pāns. Viņš bija pasaulē, un pasaule caur viņu radusies, bet pasaule viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Par viņiem uzlēca gaisma. Dievs bija viņu vidū, sludināja lielas lietas, grandiozas lietas, darīja zīmes un brīnumus. Un viņi to nepieņem. Raksti teica, viņš ir glābējs, viņi zināja rakstus. Zīmes teica, viņš ir glābējs. Veselais saprāts teica, viņš ir glābējs. Nav citur glābšanas, nav citas gaismas. Un tomēr viņi saka, nē, Jēzus nav mūsu glābējs. 1. Jāņa 5.12. Kam dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva dēla nav, tam nav dzīvības. Jēzus nav mūsu glābējs. Viņš ir no Nācaretes. Nav dzīvības, nav svētības, nav nākotnes. Un te mēs nonākam pie otra pravietojuma par Kapernaumu. Mateja 11.23. Un tu, Kapernauma, vai tu nebija līdz debesīm paaugstināta? Tu tiks līdz ellē nogāsta. Jo, ja Sodomā tādi brīnumi būtu notikuši, kas notika tevī, tad tā stāvētu vēl šodien. Bet es jums saku, Sodomas zemē būs vieglāk tiesas dienā nekā tev. Tik liela žēlastība parādīta, kā nevienai citai pilsētai. Bet viss bija velti. Cilvēki nepieņem Jēzu. Nepieņemt Jēzu, tas nozīmē nepieņemt vienīgo glābšanu, ko Dievs dāvā. Nav citas glābšanas, nav citas iespējas. Turklāt, tika neglaimojošs salīdzinājums. Sodoma ir labāka nekā Kapernauma. Sodoma taču ir perversijas un izvērtības galvaspilsēta. Atbaidošs piemērs visā vēsturē, un tiek sacīts, ka Kapernauma ir sliktāka par Sodomu. Viens ir tas skats, kas pavērs cilvēkiem, un viens ir tas skats, kas pavērs Dievam. Kapernaumas iedzīvotāji ārēji bija reliģiozi, ārēji viņi gāja uz sinagogu, ārēji viņi lasīja rakstus, ārēji viņi piesauca Dievu, ārēji viņiem bija kalpošana, bet patiesībā tā bija tikai sevis apliecināšana. Viņi ārēji bija likumiski, bet savās sirdīs un savās domās bija citādi. Ārēji pieklājīgi, bet savās sirdīs bija plēsīgi vilki. Mateja 5.28. Es jums saku, ik viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met projām, jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa to piemesta ellē. Kapernaumas iedzīvotāji, kad viņi to dzirdēja, viņi tikai pasmīnēja. Kāda tev daļa, ko es domāju? Kas to zinās? Bet Dievs ir sirdžu pazinējis. Viņš saka, nekas nav apslēpts, kas nenāks gaismā. Un Kapernaumas iedzīvotāji par viņiem uzlēca gaisma. Dievs zināja, kas ir viņu sirdīs, viņu domās. Kad neviens viņus neredz, viņš zina. Sliktāk par Sodomu. Kapernaumas iedzīvotāji nevēlējās izraut savu aci un nonākt debesīs. Viņi mīlēja tumsu un viņi mīlēja grēku. Cik žēl. Viņi bija tā izredzēti. Tāda Dieva slāva tur parādījās. Viņi teica, nē. Tā ir viena lieta. Otra lieta, Kapernauma bija tā vieta, kur daudzi Jēzus mācekļi viņu atstāja. Tieši Kapernaumā. Aizgāja daudzi, vairāk kā 70 un 12 palika. Jāņa evaņģēlijs 6.59. To viņš sacīja mācīdams sinagogā Kapernaumā. Tad daudz no viņa mācekļiem sacīja, šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties. Mācekļi sacīja, nevis cilvēki no ielas, nevis cilvēki, kas gāja tur, atnāca uz dievkalpojumu, bet mācekļi. Šie vārdi ir smagi, mēs negribam viņus vairāk dzirdēt. Un mazliet tālāk, 66. pantā, no šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Kapernauma vieta, kur notika daudz brīnumu, kur notika lielas lietas, tika teikta svētrunas ar spēku. Tur vajadzēja būt ticībai kā klintī, tādai lielai, masīvai, varenai, bet tā nav.
Pat notiek pretējais. Tie, kas sauca sevi par mācekļiem vienu dienu, viņi sacīja, Jēzu, pietiek. Mēs negribam vairs to dzirdēt. Un tas ir ļoti līdzīgs šodienas formālai kristietībai. Proti, sekojam Jēzum, kamēr tas ir interesanti. Man ir interesanti, es nākšu, man neinteresanti, es nenākšu. Sekošu Jēzum, kamēr tas ir kaut kas jauns manām ausīm. Līdz ko es zinu, kas tālāk tur notiks, ko mācītājs sludinās, tas vairs nav interesanti. Es sekošu Jēzum, kamēr es kontrolēju situāciju. Līdz ko es nekontrolēju situāciju, tas man vairs nav interesanti. Es lūdzu Dievu, kamēr man ir slikti, bet tad, kad man ir labi, bez kam Dievu lūgt. Kamēr es kalpoju un varu sevi apliecināt, tikmēr es kalpošu, bet ja es sevi vairs nevaru apliecināt, man nav vajadzīga tāda kristietība. Ja es varu nākt un palikt tāds, kāds es esmu, ir labi, bet kristietība ir tā, kas konfrontē un saka, tev ir jāmainās. Man jāmainās. Pārējiem te visiem ir jāmainās. Un ja man prasa mainīties, tad es labāk eju projām nekā palieku. Un daudzi mācekļi aizgāja. Tāpat arī šodien. Daudzi nāk, daudzi sevi uzskata par Jēzus mācekļiem, bet īstenībā viņi tādi nav. Un problēma ir šodienas mācītājos. Proti, nevienam jau nepatīk, ka cilvēki aiziet. Nevienam. Un tad, ko dara mācītāji? Nu, runā tā, lai cilvēki neaiziet, lai jūs te labi justos, komfortabli justos. Viss tiek glaudīts pa spalvai, lai jūs aiziet projām, domāt, redz kā, es atnākšu arī nākošais. Šeit runā tādas patīkamas lietas par mani, bet līdz ko runā kaut ko tādu, kur tev ir jāmainās, jāatgriežas no grēkiem, tas nav man, tas ir visiem pārējiem. Šodienas daudz mācītāji sludina pievilcīgo kristietību, sludina pievilcīgo Kristu. Un dziļāk ieskatoties šajā pievilcīgajā kristietībā, paskatoties uz šo pievilcīgo Kristu, ir jāsaprot, ka tas nav Bībeles Kristus. Ka tā nav Bībeles kristietība. Ko darīja Jēzus, kad daudzi aizgāja? Viņš sacīja tādus vārdus. Tas gan runāts ir par kādu citu cilvēku grupu, bet mēs droši varam citēt Mateja 15:3. Bet viņš atbildēja un sacīja, visi dēsti, ko mans debesu tēvs nav dēstījis, tiks izrauti ar saknēm. Un tie cilvēki aizgāja. Kā apgalvo vēsturnieki, nav zinām, kur atradās Kapernauma, nav zināms pat līdz šim brīdim. Gan senatnes pētnieki, kādi mēģina apgalvot, Kapernauma atradās tur un tur. Varbūt viņiem ir kaut kādi pierādījumi. Viņi saka, mēs atradām to sinagogu, kurā Kristus ir sludinājis. Varbūt jā, varbūt nē. Bet neviens ar 100% drošību nevar apgalvot, ka tur bija Kapernauma. Tu biji līdz debesīm pacelta, un tu tiksi līdz ellē nogrūsta. 2 pravietojumi. Ļaudis, kas sēdēja nāves ēnas zemē, par viņiem uzlieca dzīvības gaisma, kāds skaists pravietojums. Un otrs pravietojums, tu biji līdz debesīm pacelta, un tu tiksi līdz ellē nogāsta. Cik traģiski. Ko mēs varam no tā mācīties? Tas ir tas jautājums. Ko es varu mācīties no Kapernaumas? Man šķietās, ka tur ir kādas 4 lietas, ko mēs varam mācīties. Tā pirmā lieta, ka Dieva pravietojumi vienmēr piepildās. Nav Dieva pravietojumi, kuri nepiepildās. Viena piepildās ātrāk, viena vēlāk. Iesaijas sludinājumi viņi piepildījās pēc 700 gadiem. Kristus izteica šo pravietojumu, ka tu tiksi līdz ellē nogāsta. Viņš piepildījās viduslaikos. Vēsturnieki nevar precīzi pateikt, kad Kapernauma tika iznīcināta, bet viņi vienprātīgi domā, ka tas ir kaut kur viduslaikos. Dieva sacītais piepildās vienmēr. Neraugoties uz cilvēku gribēšanu vai negribēšanu, cilvēku patikšanu vai nepatikšanu, neraugoties uz politisko vai ekonomisko situāciju, ko Dievs ir sacījis, tas piepildīsies. Un svētie raksti, Bībele, tas, kas tur ir rakstīts, tas piepildīsies. Bet ir daudz citu pravietojumu. Kā ar tiem? Vecajā derībā ir sacīts, tas pravietojums, kas ir no Dieva, viņš piepildās, bet ja pravietojums nepiepildās, tas ir maldu pravietis un viņš jānomet akmeņiem.
To, ko Dievs ir vēlējies sacīt, viņš ir sacījis savā vārdā. Jaunas atklāsmes nebūs. Viņš sacīja, un tā notika. Tā ir viena lieta. Otra lieta, ko mēs varam mācīties, ka Bībele ir Dieva gaisma cilvēkiem. Kapernaums iedzīvotāji bija izredzēti dzirdēt evaņģēliju. Viņi bija izredzēti redzēt, kā cilvēki tiek atbrīvot no ļaunajiem gariem. Viņi bija izredzēti redzēt, kā slimības atstāja cilvēkus. Viņi bija izredzēti. Kristus sacīja savu vārdu, un tā notika. Īpaša Dieva klātbūtne. Kad Dieva klātbūtne ir mums? Kas ir izredzēties šodien? Kas ņem vārdu, kas lasa un kas to uzņem sevī? Kas dzīvo ar evaņģēliju? Tie staigā Dieva gaismā. Svētīgi, kas lasa, svētīgi, kas klausās un pilda to, kas evaņģēlijā ir sacīts. Un vai cilvēks to ir sapratis? Parāda kas? Vai viņš mainās? Vai viņa raksturs mainījās? Kapernaums iedzīvotāji nemainījās. Kādi viņi bija, tādi viņi arī palika. Tie mācekļi, kas aizgāja projām, viņi nemainījās. Kādi viņi bija, tādi viņi palika, pabija kopā ar Jēzu un tad aizgāja projām. Nemainījās. Kā es mainos? Vai es mainos uz šo Kristus līdzību? Tad manī ir dzīvība. Ja nē, tad nav bijusi atgriešanās. Trešā lieta, ko mēs varam mācīties no Kapernaumas, ir tas, ka cilvēks ir atbildīgs par saviem lēmumiem. Vienmēr piepildīsies tas, ko Dievs ir vēlējies. Viņš sacīja, un tā notiek. Cilvēki var teikt, ko tad, ja tas tā bija paredzēts, mēs jau tur neko nevaram izmainīt. Nē, tā ir atbildības novēlšana uz kādu citu. Cilvēks vienmēr ir atbildīgs par saviem lēmumiem. Vienmēr. Nav situācijas un apstākļi, kad mēs varētu sacīt, es jau tur neesmu vainīgs. Tur jau bija pārējie vainīgi, tie apstākļi bija vainīgi, situācija, politiskā, ekonomiskā. Nē, mēs visi esam atbildīgi katrs par to situāciju un apstākļiem, kuros mēs atrodamies. Kapernaums iedzīvotāji, viņi bija atbildīgi par saviem lēmumiem. Mūsu lēmumi parāda, kā mēs domājam par sevi, par citiem, kā mēs domājam par Dievu un mūžību. Kapernaums iedzīvotāji pieņēma savus lēmumus. Jēzus nav mūsu glābējs. Ir interesanti skatīties, ir interesanti klausīties, ir interesanti vērot, bet viņiem nebija šīs personiskās attiecības. Viņš ir no Nācaretes, mēs viņu nepieņemam. Jēzu Nācarete, ko tu te dari? Kapernaumā, mūsu pilsētā. Cilvēks ir atbildīgs par saviem lēmumiem. Ceturtā lieta. Dievs dod mums laiku, lai mēs iepazītos ar glābēju. Kapernaums iedzīvotāji zināja, ka pie viņiem ir atnācis dzīvot Jēzus no Nācaretes. Kapernaums iedzīvotāji redzēja, kā viņš dzīvo savu ikdienu. Viņi redzēja, kā pie viņa nāca cilvēki, kā viņš ar cilvēkiem runāja. Viņi dzirdēja, kā viņš sludina. Viņš kādu laiku bija Kapernaumā un pienāca viena diena, kad viņš aizgāja un vairs nekad neatgriezās Kapernaumā. Kam izmantoja laiku Kapernaumas iedzīvotāji? Kad Jēzus bija viņu vidū. Kam? Savām darīšanām, savām interesēm, saviem veikaliem, savai atpūtai. Varbūt tad, kad radi pie viņiem ieradās, mēs dzirdējām, ka pie jums ir kāds pravietis ieradies, ka Jēzus no Nācaretes īpašs cilvēks. O jā, es viņu tur redzēju, es viņu tur dzirdēju, viņiem bija ko parunāties ar citiem. Viņi neizmantoja šo laiku pašam svarīgākajam. Kas ir pats svarīgākais? Glābēja iepazīšanai. Viņiem bija interesanti skatīties, vērot, bet viņi neizdarīja pašu svarīgāko. Viņi neiepazina personiski glābēju. Un tā varam domāt arī katrs par sevi, par šīm 4 lietām. Vai es ticu tam, kas ir Bībelē rakstīts? Vai es to izlasu, pieņemu informācijai un dzīvoju tālāk? Vai Bībelē es ļauju izgaismot savu sirdi un savus domas, savus darbus? Vai mani lēmumi, es pieņemu atbildīgi savus lēmumus, saskaņojot ar rakstiem? Kā mēs izmantojam savu laiku?
Dievs mums deva laiku ienākt šajā pasaulē, un pienāks viena diena, kad mums būs jāaiziet. Katru dienu mēs tuvojamies tajai dienai, kad būs jāaiziet. Katru dienu. Daži domā, ka man vēl daudz laika līdz pensijai. Daži sasniedz pensiju, bet daži nē. Daži aiziet spēka gados, daži aiziet jaunībā, daži aiziet bērnībā. Ko es daru ar laiku? Un šodienas teksts. Pēc tam viņš nogāja uz Kapernaumu, pats, viņa māte, brāļi un viņa mācekļi, un tur palika nedaudz dienas. Āmen.